Jā, es domāju, ka gan es, gan varbūt tu, Konstantīna, varētu ar to budžetu salikt daudz labāku sastāvu. Spēles laikā salicāmies ar skatītājiem, mēs palūdzu viņiem iziet ārā no zāles, uz ko viņi reaģēja ļoti asi un aicināja mani kauties ārā, tā kā jautri gāja. Es saku, tu domā ar galvu, nevis ar emocijām un prātu šī brīža. Pirms pāris mēnešiem Jasikevičs bija top, jā, vinnējis titulu, viss ceļ gaisā, un tad pēc pāris mēnešiem komanda iet slikti. Viņš nav pēkšņi sliktākais treneris visā līgā. Man nav šī vēlme spēlēt, un man noteikti nebūtu vēlme arī spēlēt un piedzīvot tik daudz zaudējumus. Tas ir tiesa, bet jāsaprot, ir objektīvi iemesli, jā, kāpēc Liepāja tur ir, un tam ir objektīvi iemesli. Esiet sveicināti, cienījamie basketbola fani Liepājā un arī citās Latvijas pilsētās. Ir decembra vidus, mēs ierakstām Freimja laukuma 4. epizodi. Studijā ir Konstantīns Fjodorovs un Roberts Freimanis. Čau, Robert! Čau! Stāsti, kā tev iet basketbolā? Labi. Basketbolā tad bērniem kaut kādi turnīri tagad salikušies bija Baltijas līgas un tad vēl kaut kādi Ziemassvētku turnīri un tad minikausi un tagad pa bērnu turnīriem kaut kur arī esam izbraukājuši šo mēnešu laikā, kopš mēs iepriekš ierakstījām. Bet jā, basketbols man liekas neapstājās. Šis ir, lai arī varbūt dzīve liekas lēnāka ziemā, tad basketbolā man liekas viss tāpat arī turpinās un iet uz priekšu. Tie turnīri ar bērniem pastāsti vairāk, kur esi bijis, ko redzējis, pret ko spēlējis? Biju Rīgā Baltijas basketbola līgas turnīrā, kur gan piedalās ne tikai Baltijas komandas, protams, jā, tur ir Somu, Zviedri. Tas ir tas Eibls, jā? Viņš tagad saucās BBBL, 3B burtiem. Kādreizējais, varbūt Eibls arī pastāv, nepateikšu, bet tas formāts ir ļoti līdzīgs. Un aizvadījām spēles, un arī diezgan jautri gāja tādā izpratnē, kad spēlējām ar grūzīņiem un grūzīņu komandas gan treneris tika izraidīts pirmajās ceturtdaļas 3. minūtē. Atceramies, ka tie 12 gadus veci zēni, viņiem pat nav 12 vēl, viņiem tikai būs 12, un viņiem 11 gadi ir. Manā daži komandā ir 10-gadīgi, tā kā, jā, treneri izraidīja un skatītāji visu laiku agresīvi aģitēja, protestēja pret tiesnešiem un pret sevi spēlētājiem, pret mūsu būs bērniem, jā, tā kā spēles laikā salicāmies ar skatītājiem, mēs palūdzu viņiem iziet ārā no zāles, uz ko viņi reaģēja ļoti asi un aicināja mani kauties ārā, tā kā jautri gāja. Grūzīņi kārsasinību ņēma virsroku viņu un bez galvas viņi, teiksim, palika pilnīgi traki un sāka aicināt mani uz divkauju ārā no zāles. Tā kā, kaut kas neierasts ārpus jebkuras normālas vides un vēlreiz pārliecinājos par to, cik īstenībā salīdzinoši veselīgi ir mūsu vide, ja bērnu jauniešu sportā. Jā, tā kā, mums ir vēl kur augt, jo mums arī ir slikti piemēri. Kaut kur vēl nesen redzēju Māru, vai kur tur bija, atkal Kautiņš bija vecāku starpā. Tad jā, pirmo reizi bija tieši tādās krustugunīs iekšā tādā vidē. Tev ar tiem bērniem pēc tam bija jāizruna šī situācija, ka tas nav normāli, tas, kas notiek tribīnes, vai tā kā vienkārši varbūt akcentēt kaut kā uzmanību, ka arī šādam lietam ir jābūt gatavam, kad kļūsiet pieaugušāki un spēlēsiet profesionālajā līmenī? Jā, un arī spēles laikā es visu laiku akcentēju tieši dēļ to mieru. Visu laiku tikai jūs visi ir labi, esat mierīgi, tie, kas būs mierīgāki, tie beigās arī uzvarēs, un tā arī bija. Mēs arī beigās, labi, tā uzvara tur atkal saka, tas ir otršķirīgi, bet vienalga, ka viņi pārvarēs sev, viņi palika mierīgi, kaut viņi pēc spēles visi man teica, ka viņi iekšēji trīcēja, jo tā atmosfēra bija vienkārši, trāka, jā, skatītāji pirms daudz bija. Bet tas spiediens, jā, teiksim, ko darīja tie daži grūzīņu fani, bija vienkārši ļoti traks. Protams, tās situācijas ir jāizrunā
ar bērniem un vecākiem, pēc tam ir jāizrunā arī ar bērniem, tā kā pārunājam, jā. Cik 10-gadīgiem bērniem šī pieredze ir tiešām noderīga vai nevis kaitīga? Labs jautājums. Es laikam teiktu, ka viņi ir vairāk kaitīgi nekā noderīgi, jo es nedomāju, ka viņš šajā vecumā vēl spēja to analizēt un saprast. Ja viņi, teiksim, šitādai spriedzei iet cauri, katru nedēļas nogalē, ja būtu spēles, es domāju, tā nebūtu veselīga vide attīstībai mentālajai. Es domāju, ka tas tikai nāk par sliktu. Kādas vispār ir atziņas par to turnīru, kuru tu esi piedalījies? Cik teiksim, tā atkal man ir jautājums par to, tu teici 10-gadīgie bērni, cik viņam tagad vajadzētu to spēļu pieredzi pret dažādām komandām, teiksim, vai nav par agru? Arī labs jautājums. Man likās ļoti vērtīgi, jo mēs paspējām izspēlēt tiešām pret, mums bija labs grafiks, salikās Lietuva, Gruzija, Latvija, Igaunija, jā, pretī, teiksim, dažādi. Svarīgāk laikam ir trenerim, jā, vēl vērtīgāk bija man, jo, lai saprastu, kur mēs esam, uz ko mēs strādājam, kad patiesībā tas, ko mēs darām šeit Latvijā ar šiem noteikumiem, mūsu striktajiem, ka mēs nevaram spēlēt tur pick and rolls un zonas pressingus un visu kaut ko tādu šajā agrīnajā vecumā, ka tas ir pareizi. Un tādā ziņā to bija vērtīgi saprast, kādā virzienā mēs ejam. Un bērniem vienkārši tāda pieredze spēlēt pret arī dažādiem līmeņu pretiniekiem un būt kaut kur varbūt no tās savas ierastās vides, tas arī daudz ko īstenībā dod. Vai pamanīji kaut kādas lietas, varbūt, kuras mēs izteikti atpaliekam? Fiziskajā attīstībā varbūt tas ir atkal mērāms par to, varbūt mēs nepietiekami pievēršam tam uzmanību, vai arī vienkārši briedums ir cits pavisam lietuviešiem. Ja ar igauņiem mēs vēl varētu nostāties uz vienas skalas, tad ar gruzīņiem lietuviešiem nekādīgi. Jā, tā kā, tādā ziņā, jā, tās būtiskākās atšķirības būtu fizikalitāte. Un vai mēs paši varam kaut kā to ietekmēt, vai tie ir vienkārši gēni un kā te ir? Mēs varam to ietekmēt, bet tas nebūtu izsakāms par šī podkāstu ietvaros, teiksim, pat stundas ietvaros, jā, tas ir plašāks jēdziens. Bet, protams, kad ne tik daudz, varbūt, kā mēs iedomājamies, bet jo ir tomēr nozīme briedumam, ir tomēr nozīme, jā, tur, kāda tev ir gēni, kā tu attīsties. Skaidrs, ka gruzīņi attīstās daudz ātrāk nekā mēs, bet jautājumi vienmēr rodas, kāpēc lietuvieši ir nobriedušāki šajā vecuma posmā, kāpēc viņi ir tādi ķermeņi pavisam citādāk. Un ne tikai šajā vecuma posmā, ja mēs redzam arī visāds jaunieši izlasēs arī vēlāk, viņi liekas kaut kādi lielāki, stiprāki, un viņi te pateiz robežas. Tā kā jautājums, jā, kāpēc tā? Pēc bērnu spēlēm aizmigt ir vieglāk nekā pēc grobiņas spēlēm? Jā, pavisam. Lai arī es tiešām, es saku, ka man nav svarīgs uzvaras tiem bērniem, ceļš šajā vecumā vispār necik. Bet es gribu uzvarēt. Vienalga, ko es daru, jā, kur es piedalos, es gribu uzvarēt, bet tas pēc tās spēles, tā sajūta, viņa ļoti ātri pazūd, ja tu esi zaudējis, jā, teiksim. Tā nav prioritāte nekādā gadījumā. Protams, ka es gribu uzvarēt, būtu muļķīgi, ka es negribu, bet tā absolūti nav prioritāte un daudz vieglāk ir to aizmirst un nomierināties un vienkārši palaist, jo tas viss bērnu prieks un tas kopums, kas jāskatās, kāpēc mēs to vispār darām, ir daudz svarīgāks. Vai bērni arī tikpat ātri nomierinās pēc zaudējumiem kā tu? Nē, laikam nē, viņi pārdzīvo un ik pa laikam viņiem, ja tas rezultāts kā tāds tiek skaitīts, viņiem ir grūti ieskaidrot, ja tu zaudē, 5 spēles, 7 spēles, vai visu laiku zaudē, pēc kādas grūti ieskaidrot, nē, viss ir super, viss ir labi, jā, bērni arī nav muļķi, bet
Tā kā, jā, nē, es saku, tas bērni aizmirst it kā, vai ne, viņi skraida un spēlējās un priecājās, bet pašā laikā es domāju, ka viņiem sēžās tie zaudējumi, kaut kāds pārliecības trūkums, pārliecības moments sēžās arī ritīgi. Kādi ir tie ieguvumi no piedalīšanās šajos pasākumos? Tieši bērniem vairāk, es domāju. Es saku, tā kā es minēju, tā vides maiņa, pretinieka maiņa. Tiešām mēs šobrīd šajā vecumā palielam spēlē tikai Kurzemes reģionā. Un ir apnicīgi spēlēt pret vienam tām pašām komandām. Tā kā tas būtu tas svarīgākais. Un izrauties, es saku, no tās ierastās vides mājās pie mammas un pie tēta, jā, tas savu gulta kaut kas, man liekas, tas tādai attīstībai, psiholoģiskai, mentālai palikt kaut kur vienam ar draugiem kopā. Labi, viens viņi nepaliek istabiņās, bet kaut kur tas tādai attīstībai, man liekas, nāk tikai par labu. Tev sanāca, ka tas spēles ar bērniem iekrīta uz vienu arī Grobiņas spēli, un tad attiecīgi Arturs bija galvenais treneris. Kā notiek tā pienākumu nodošana? Tu vienkārši pasaki viņam, ka es nevarēšu, vai dot kaut kādus ieteikumus, kā tu gribētu, lai komanda spēlē. Vienkārši saka, Artur, pats. Jā, es tieši tā arī pateicu, kā tu pateici beigās, jā, Artur pats. Jūs paši, ne tikai Arturs, bet arī Jānis, jūs divi paliekat pa galvenajiem, jo es viņiem pilnībā uzticos, un es domāju, ka tādai komandai ir jābūt. Protams, viņi nesāka spēlēt kaut ko pavisam citu, jā, tā arī nav, bet es viņiem uzticos arī sastāvu izvēlē, teiksim, tai spēlē konkrētai, ja mums ir 15 spēlētāji, tad viņi izvēlējās sastāvu, kas spēlēs, kādas būs rotācijas, kas sāks sākuma pieciniekā, ko viņi tajā brīdī spēlēs no mūsu iestrādnēm, jā. Tā kā pilna vara bija viņiem, un viņi salīdzinoši veiksmīgi tika galā. Vai pats skaties to spēli? Tieši raidījumā? Man tieši tajā laikā pašam bija spēle, tieši precīzi tajā laikā, un man stāvēja telefons ar ieslēgtu spēli, stāvēja uz soliņa, bet, nevarēja nostīties. Es gan atkārtojumā pēc tam paskatījos, bet tieši tādā tiešraidē man nesanāca, tikai sekoja līdz rezultātam. Mēs tagad tiekamies ar tevi, kad Grobiņā ieņem 4. vietu rietumos, 9 uzvaras, 3 zaudējumi. Tas ir objektīvi? Jā, šobrīd es teiktu, ka tas ir objektīvi. Mēs esam zaudējuši visām spēcīgajām komandām, diemžēl, bet tā tas ir. Tā kā pirmais aplis bija aizvadīts, jau arī otrā aplī ir aizvadīta viena spēle. Un tā kā es teiktu, ka tas ir objektīvi. Mēs varējām kaut kur paklupt, paslīdēt un būt zaudējumu skaits lielāks. Tā pašā laikā mēs varējām arī uzvarēt Bausku. Arī Kandam bija -1. Jālgava varbūt mums bija izteiktāks -10, bet arī varējām pacīnīties par uzvaru. Bet ar Bausku mums bija izšķirošais metiens par uzvaru, aizmitām garām. Tā kā es teiktu objektīvi. Kopumā skatoties uz to sezonas pirmo pusi, kādas ir tas galvenās atziņas tieši par Grobiņas spēli varbūt? Ļoti izteikti es jūtu, kad ir jācīnās bieži vien ar tādu fokusu, kas ir saistīts ar to, ka tas nav profesionāls basketbols, ka tā nav profesionāla vide, kur katrs dara tikai un vienīgi to. Tāpēc tu nevari paredzēt, kāds spēlētājs atnāks uz to spēli. Jā, teiksim, jo varbūt viņam visu dienu bija smaga darba diena, vai tā pašā laikā man ir daudz skolnieku. Bijusi smaga skolas diena, jā, kaut kāda kontrola darba, pārbaudas darba, aizstāvēšanas prakses, vēl kaut kas, kas liedz parādīt savu labāko sniegumu, kas nav īsti prāts atnācis uz spēli, tikai viņš pats un ķermenis ieradies. Un to var ļoti labi just. Un tas bija izteikts šajās pirmajā aplī, jā, man tāds angliski sakot reality checks, kad īstenībā tu ļoti maz spēj ietekmēt. Tev jāspēj tajā laikā savākt tos īstos spēlētājus uz to brīdi, lai to uzvaru kaut kādā veidā izcīnītu. Jā. Un tā arī tās dažas spēles mēs arī pakopām dēļ tā fokusa kaut kādu līmeņu. Kā tu kā treneris vari to ietekmēt tieši spēles dienā? Sarežģīti ir. Labi, ka tev ir labi, ja tev ir
12 uz to spēli pieteikti līdzīgi spēlētāji, ka tu vari meklēt, taisot rotācijas, meklēt īstos, kam tajā dienā ir labi. Bet, ja pieņemsim, tev nav, tad ir sarežģīti. Tad ir sarežģīti, tu vari vērsties asāk, var vērsties pie kaut kādas, pašcieņas lietām un mazliet viņus patrigerot tos spēlētājus, bet nevienmēr tas tāpat strādās. Bet grobiņā visi džeki, kas spēlē, ir uzvarot griboši, tāpēc mazliet pievēršot uzmanību tām detaļām, tu vēl vari paspēt kaut ko viņiem izmainīt, viņi aizdomājas un vēl var paspēt mainīt spēles gaitu, tad mēs varam vēl spēt uzvarēt viņiem, ja puslaikā, noteikti tā maiņa. Bet, ja mēs spēlējam pret kaut kādiem, Jelgavu vai Kandavu, un Māru un Bausku, tām līdervienībām, ja tev nav fokus, tuvu tām 30-35 minūtēm, tad var neatspēlēties, var nepanākt to spēli savu labvēlīgā gultnē. Bet mums bija tāda mača, ka mēs tiešām tas pavēdiens it kā slīd ārā, un viņiem pietika, 5 labām minūtēm, kad mēs to spēli bija uzvarējām tātad. Tev tas sastāvs galvā saliekas spēles dienā vai pirms tam? Nē, kaut kāds 2-3 dienas pirms spēles. Principā jau ejot uz to nosādošo treniņu, kas mums ir pirmdienās vai trešdienās, es jau plēlēm salieku to, kā iztīsies tas sastāvs. Tev bija gadījumi, ka tu kaut kādā pēdējā brīdī izlēmi, ka kaut ko mainīs? Nevis tāpēc, ka kāds izkrīt savainojuma dēļ, bet tieši, ka tu varbūt jūti, ka kaut kas nesaliekas. Nē, tik traki nav. Tieši īsti vairāk pamaina tikai tad, ja kaut kas izkrīt ārā vai kādam kaut kas noticis ir, tad jāmaina. Tā, kad es balstos uz to kādām, tur atnāca ideja no debesīm, tā gluži nav. Vai spēlētāji tagad labāk saprot, ko treneris grib no viņiem redzēt? Man liekas, ka jā. Man liekas, ka jā, un ticība un cerība arī, ka jā. Kad viņi lēnām pielāgojas man. Un tagad cerēsim, ka otrajā aplī, tā informācijas nodošana spēlē būs vieglāk. Mēs tagad pirmajā aplī, kad ir bieži vien jābļauj 10 reizes, lai vispār sadzirdētu un saprast. Tagad varbūt pietiks ar tādu pirksta vai žestu pamāšanu, kad sapratīs kaut ko es vēlos. Gan no basketbolistiem, gan no basketbolistiem profesionālam esmu dzirdējis, ka, kad treneris kliedz, protams, tu pirmajās reizēs tiešām uz to varbūt tās reaģē kaut kā, bet pēc tam es pilgti atceros, piemēram, Kristīna Petermāna stāstīja, ka viņš tur kaut ko kliedz, tu vienkārši aizej uz soliņa, nomaiši tā ar roku, lai kliedz vispār, tas vairs nedarbojas. Kā tev liekas, vai tev tā balss pacelšana tiešām ir tik efektīva kā tagad, nekā tā bija sezonas sākumā? Redz, es to daru, man liekas, es to daru diezgan reti. Līdz ar to tas ir tāds spēlētāju sistēmai tāds alert, tāds signāls, ka viņi tā kā fokusējās vairāk, tā atverās tā pāc, ok, labi, jā. Bet ja tu to dari konstanti, monotoni, visu laiku kliedz, tad tiešām tur vairs nav izmaiņas. Bet tā kā es to daru pietiekami rēti, tad viņiem, man liekas, vēl tas strādā, kad viņi tajā brīdī kaut kā sadzird labāk. Tev komanda ir arī kādi spēlētāji, par kuriem tu zini, ka uz viņam vispār nedrīkst kliegt, ka jārunā mierīgi? Ir. Pārsvarā tas ir vecuma paaudzes. Jā. Ja uz Migalnieku es varētu, bet man patiesībā nevajag, bet es varētu aurot, bet tad jaunie spēlētāji viņi savādāk uztver to. Pirmais aplis ir pagājis, tad attiecīgi mēs varētu kaut kā jau spriest varbūt gan par līgas spēku, gan vismaz par tas rietumu daļu, par NBL, gan arī par tām atsevišķām komandām. Un tad, principā, tas līderu komandas, kas ir rietumos, kas ir Jelgava, kas ir Bauska, kas ir Turība. Ko tu vari teikt par tām komandām? Cik tas ir spēcīgas, ja, piemēram, pat mēs salīdzinām ar to augstāko līmeni, kas mums ir Latvijas-Igaunijas līga? Viņas konkurēt ar augstākā līmeņa komandām nevar tāpat.
Es tā uzskatu, vismaz rietumu zars noteikti. Tev šobrīd Kandā papildinājās ar Franku Gustavu Lācu. Tas mums pēdējā informācija, ko es redzēju. Un kaut kur runāja arī, ka varbūt Zigmārs Raimonds tur pievienosies. Tā kā tad varbūt tas viņš pamainīsies. Bet tā kā nevajag tāds ilūzijas valot, ka viņi varētu tagad iet un Latvijas-Igaunijas tagad izties. Tā nav, bet viņas ir spēcīgas un Kandā, es domāju, ka ir šobrīd ar tādu vienu lielu soli priekšā visiem rietumu zarā. Patiesībā jau dēļ tā arī, ka viņi daudz trenējas. Viņi trenējas 5-6 reizes nedēļā, kas ir nesalīdzinām vairāk nekā mēs. Ja mēs trenējamies vienreiz, varbūt Bauska arī vienreiz, divreiz, Jelgava 2 reizes vai 3 reizes, Mārup trenējas 5-6 reizes. Vismaz tas jau galvenais jautājums, ko es vienmēr uzprasu treneriem pirms spēlēm. Jebkurš treneris, jebkurš basketbola zinātājs pateiks, ka tam ir milzīga nozīme. Labi, varbūt neaiziet ekscelences centrs un tukums. Viņi trenējas katru dienu, bet ja tev ir tas talanta līmenis ir pietiekami augsts un tu trenējies. Ja tas talanta līmenis, respektīvi, ir vienāds tā kā mums, ja, tad viņi trenējas 5 reizes vairāk, protams, ka kuram ir daudz lielāka priekšrocība. Tāpēc arī taisīt tādas spēka rangus kaut kādus šim līmenim ir ļoti, ļoti sarežģīti, ka mums nav vienāda nosacījuma tam visam. Un es šīs komandas ar Kandavu liktu noteikti soli priekšā visiem mūsu rietumu zarā. Vai kopumā skaidrs, ka arī tu spēlē rietumos un tu vairāk koncentrējies uz rietumiem, bet tā ir skatoties uz papīra, vai tas konferences rietumi un austrumi ir līdzīgi, vai ir kāda izteikti, varbūt spēcīgāka? Tajā otrajā zarā tur ir ļoti labas komandas. Arī es teiktu, ka pirmais piecinieks ir tāds, kur tu negribētu sagaidīt pretī. Man nav zināšanas īsti izpratnes par Valmieras to komandu. Zinu, tur jaunieši spēlē, bet viņi ļoti labi rezultāti ir pirmajā aplī. Bet iespējams viņi būs slīdies uz leju otrajā, jo ieskriesies atkal tās pārējā. Bet ja mēs ņemam Jēkabpils, VF, RSU, Salaspils un Gulbeni, ja, tur uzvārdi ir ļoti labi tajās komandās un viņi tikai labāk vēl paliks nākamajā aplī. Jā, pēc jaunā gada vienmēr viņi tā kā iestartēsies. Tā kā es teiktu, ka tas otrs austrumu zars ir ļoti spēcīgs tās pirmās komandas. Atgriežoties rietumos pie Kandavas, skaidrs, kad mēs runājam par to, ka Grobiņa spēlē, piemēram, pret kaut kādu citu komandu, kur arī trenējas 1-2 reizes nedēļā, tad, teiksim tā, tas varbūt ir līdzīgāks, tas nevis spēku samers, bet funkcionālas sagatavotības. Ja? Bet ko tu, kā treneris, ko Grobiņa komanda var likt pretī tam komandām, kuras trenējas 5 reizes nedēļa, 6 reizes nedēļa, un kuram acīm redzami varbūt tas sadarbības ir bišķiņ citādākā saprašanas līmenī? Mēs varam likt pretī varbūt prieku par basketbolu. Tādā ziņā es to izskaidrošu, ka varbūt nav tas nogurums no treniņiem, jo kurš ir trenējies 5-6 nedēļā kaut kādā brīdī plīst. Teiksim, tādā ziņā, kad ir ārā drēgnāks vai kaut kas, un ir apnicis tas basīts kaut kādā brīdī sezonas ietvaros. Mēs teorētiski varētu to likt pretī, kad mēs varētu, ja pareizi sagrīt grafiki, tad mēs varētu kaut kādā spēlē to izmantot. Teiksim, ka mani spēlētāji varbūt nebūs tik noguruši no basketbola. Ja? Tas ir tas, un tas ir tas galvenais palielam tāds, ko varētu likt pretī, teiksim, tādu svaigumu, tādu vieglumu prātā, ka nav tas nogurums iestājies. Tas ir tas pamatā. Ja ir runa, teiksim, par tām komandām, kas trenējas 5 reizes nedēļā. Man tas ir tagad jocīgi, jo mēs nevaram salīdzināt ar bērniem, protams, bet man bērns arī viņam ir 4 treniņi nedēļā. Šodien viņš netiek viņam pie zobārsta, un viņš ir baigi vīlies par to visu, prasīja pat, vai nevar pārcelt to zobārstu. Man viņam bija jāskaidro, ka treniņi 4 reizes nedēļā, un tā, bet zobārsts vienkārši tagad vai tur pēc 3 mēnešiem nosacīt sākot. Un tad interesanti arī pašam būs pasēkot vai. Jo man arī tagad liekas, man patīk skriet, piemēram, bet es neskrienu 4 reizes nedēļā, jo kaut kā tas tā.
Bišķiņ par traku. Otrais aplis ir priekšā. Kas ir jādara tev kā trenerim, jums kā komandai, lai, teiksim tā, vismaz nezaudētu to pozīciju, kur jūs esat tagad? Jo cik saprotu no mūsu sarunām, tad tu teici, ka ir svarīgi palikt tajā četrnieka, lai vismaz tas pirmais playoffs rauns ir bišķiņ vieglāks, ja tā var teikt. Jā, tā būtu tā ideālā situācija. Palikt tur, bet tas nebūs viegli. Es skatos, Saldis ir ieskrējies. Arī pārējās komandas sāks spēlēt labāk. Tas kurs jāsaglabā tas pats. Es gribētu tomēr mazināt kļūdu skaitu. Mēs ļoti daudz kļūdamies priekš mūsu pieredzes apjomu. Ja mēs neņem vidējo tādu, man ir daudz jaunu spēlētāju, bet ir arī pieredzējušie, un es gribētu tās samazināt kļūdu skaitus, lai mēs būtu efektīvāki uzbrukumā, jo mēs daudz izmetam vējā tādus uzbrukumus, pa tukšu uzbrukums veicam, teiksim, kur nenes nekādu labumu. Mēs metam ļoti daudz solmetienus garām. Tas būtu tas aspekts, kur jāpieliek, un mēs joprojām vēl neesam parādījuši šo potenciālu no tālmetienu līnijas, kas arī, man liekas, ir tas, kur mēs varētu dabūt vēl kādus tos 5-10 punktus klāt katru maču, jo mums tas procents tālmetienu līnijas šobrīd nav tāds, kāds man likās, kāds varētu būt. Jo mums ir labi metēji kā komandā. Es runāju par tām uzbrukuma lietām, pa lielam pie aizsardzības lietām. Man grūti būtu piekasīties, jo aizsardzība mums ir ar Mārupi ir labākās, visā mūsu rietumu zarā. Bet uzbrukums nav bijis tik labs, lai spētu būt galgalī. Tā kā Kandelē, uzbrukums dominē. Te mēs atkal atgriežamies pie tā jautājuma par vienu treniņu nedēļā, jo man liekas, ka gan sodametieni, gan tālmetieni tas ir tas, ko tu vari treniņos tikai atstrādāt. Kā tikt galā ar to? Kādu risinājumu varbūt tu redzi, lai tie skaitļi uzlabotos kaut nedaudz? Tu jau nemetīsi sodametienus visu treniņu, ja tev ir viens treniņš nedēļā. Jā, tev pilnīgi taisnība. Redz labi, ka tie džeki visi spēlē kaut kādos turbolīgās un pilsētas čempionātos, un ka viņi tur var dabūt kaut kādu apjomu. Es viņiem visu laiku teicu, ka nākot pilsētas čempioni, kas sākās kaut kad oktobra beigas, negribu samaloties. Bet viņš nedaudz vēlāk sākās kā mūsu sezona, kad uzlabosies tas procents. Un tā tiešām arī bija epizodiski, un tas pats sākums, mums metienu procents arī ir tas, kas ir novilcis arī tik lejus, tos vidējos rādītājs. Tā kā ticībā un pārēcība vienkārši nākot klātām apjomam, izmesto metienu apjomam, arī janvārs, februārs, marts, tad procentam vajadzētu celties. Vienkārši apjomu jāsakrēt. Jā, pacelsimies tagad uz to nākamo pakāpienu, kas ir Latvijas-Igaunijas līga, un pirms mēs arī ķeramies pie tādas varbūt detalizētākas analīzes tieši par līgu. Basketbola klubs Liepāja nav sveša komanda, ne tev, ne man. 3 uzvaras, 9 zaudējumi vietā ārpus playoff turnīrā. Un vai tev kaut reizi šosezon bijusi doma, ka bļāviens, cik labi, ka es esmu pabeidzis karjeru, jo negribētu tagad, būdams spēlētājs, atrasties atkal kaut kur tur tajā lejas galā? Tāds provokatīvs jautājums mazliet, bet kas ir labi, kad man nav šī vēlme spēlēt, un man noteikti nebūtu vēlme arī spēlēt un piedzīvot tik daudz zaudējumus. Tas ir tiesa. Bet jāsaprot, ir objektīvi iemesli, kāpēc Liepāja tur ir, un tam ir objektīvi iemesli. Tā kā viņi pilda šobrīd bišķi citu misiju, tāda kā misija, ka viņi sāk vispār to dibināt no klubu, un viņi iet to ceļu atkal. Labvēlīgi piespēļu kārtā, tas ir atkal jāskatās no situāciju. Izskaidro varbūt cilvēkiem, kuri basketbolu skatās tikai no gūto zaudētu punktu, teiksim, tā viedokļa. Kad ir tie iemesli, kāpēc Liepa ir tur, kur tā tagad ir?
Sastāv komplektācija, ja? Ierobežots budžets, stipri ierobežots budžets un sastāv komplektācija ir balstīta uz jauniem spēlētājiem, kas ir lēti spēlētāju tirgū, kuriem ir tikai iespējas progresēt un potenciāls. Viņi nav gatavi vēl kā spēlētāji, respektīvi viņi nav gatavi performēt vēl tādā līmenī. Viņi iespējams kaut kādā tajā līmenī būs un vēl augstāk būs. Tāpēc, nav pietiekami pieredzējušu kvalitatīvu spēlētāju uz doto momentu. Te ir jautājums par to, vai tad jauni spēlētāji neprot bumbu grozi iemest, prot taču, vai tad viņi neprot caurgājienus, viņi prot. Kur tad slēpjas tā negatavība, par ko tu saki? Tā jau nav, ka viņi neprot. Un vienkārši, sportā ir tā, ka kāds ir labāks par tevi. Tas ir tikai saprotams. Un vienkārši ir vajadzīgi, lai spētu konkurēt ar to augšējo galu, kas ir Latvijas-Igaunijas līgā, tev ir jābūt kvalitatīviem spēlētājiem, leģionāriem, pieredzējušākam kādam latvietim, tad jābūt arī kādam veterānam komandā, kurš šobrīd nav, kas varētu. Tur sastāv komplektācija ir ļoti, ļoti sarežģīts process, tāds komplicēts process, kas nesastāv no viena aspekta. Tad vienkārši ir, tāpēc jau spēlētājiem ir vērtības, tāpēc ir spēlētājiem vērtība nosaka viņa alga. Un Liepāja šobrīd, lai paņemtu vērtīgus spēlētājus, pietrūkst finansējums. Kā tev liekas, atkal ņemot vērā esošu situāciju ar finansēm, vai tev, kā Grobiņas trenerim, bija vieglāk nokomplektēt komandu dalībai LBL2 nekā Normundam savākt sastāvu dalībai Latvijas-Igaunijas līgā? Pavisam noteikti. Jā, pavisam noteikti. Respektīvi, man arī paveicās, jo Migonēks beidz savus gaitas, tur Arājs Rieksniņš beidz sporta skolas gaitas, kas tālāk gāja uz mācībām. Tās bija tādas liels veiksmes, sakritības, kas ļauj viņus piesaistīt Grobiņai, un tad vēl Vīksni, kur gan tiešām tas process uzrunāja, un arī es uzrunāju viņu vairāk kārtīgi. Noteikti vieglāk, protams. Man nav jāoperē nekāda nauda, man arī jāpieskaras spēlētāju vairāk tādām personiskām lietām, jāieinteresē viņu procesam, jāieved viņu tajā, jāliek viņiem patīk tam procesam, kur viņi nāk, jo viņiem tur nevienam nemaksā neko. Bet, lai es liktu kādam Liepājā, tev ar patikšanu vien nepietiks, tur ir jāmaksā nauda cilvēku. Un arī jānodrošina dzīvošana, ēdināšana un viss tas. Latvijas-Igaunijas līgas augšgals, Tartu, Rigas Zeļi, VF Rīgā. Cik tas strīnieks atbilst spēku samēram tagad? Viņš arī atbilst tieši tā, kā viņš ir. Palielam labi, Tartu varbūt es tomēr liktu tādā, ja mēs skatāmies šī brīža situācijā, kurš ar mazu iespēju potenciālu, kurš varētu vinēt titulu, tad es tam kurējām Tartu liktu laikam mazu solīt trešajā vietā. Bet viņi ir ļoti veiksmīgi iesākuši sezonu. Ļoti veiksmīgi, tas nebūtu cīsies vērts, viņi 12 uzvaras un nav neviens zaudējums. Viņi vinējuši visas līderu komandas. Tā kā objektīvi viņiem ir atkal runājot, tā kā mēs runājam par Liepājas sastāvu, ar Tartu ir izdevies ļoti veiksmīga sastāva komplektācija ar labiem leģionāriem, tiešām labiem. Izstāst, ka viņi ir atkal palielinājuši savu budžetu. Vispār nākamo reizi tiekoties ar menedžeri būs jāpajautā, kas kaut kā nav sanācis, vai viņi tiešām palielināts šis budžets, reāli, vai vienkārši ir labāk iztērēta nauda. Jo viņi ir kvalitīvs spēlētājs piesaistījuši. Un var redzēt, tas virziens, kādā viņi gāja, ir arī pamainījies. Viņi ņem spēlētājus ar izmēru, kas mūsdienu basketbolā ir arī sāk ņemt diezgan lielu tādu priekšroku. Respektīvi, kad 3. 4.
spēles beigas, jā, visur jau notiek principā maiņas aizsardzības un tad tu saspēles vadītājs ir tuvu pie 2 metriem. Jā, tas viņiem dod iespēju, viņiem ir kustīgi garie, lieli mazie, kas dod iespējas viņiem demonstrēt tik labu aizsardzību, kāda viņiem ir patreiz. Ja nemaldos, viņiem ir labākā aizsardzība visā līgā, un uz to viņi arī šobrīd gūst panākumus. Tas, ka Rīgas Zeļa atrodas augstāk par VFU, nepārsteidz? Varbūt mazliet. Varētu tur tā viena uzvara, nekas tik daudz, tur tas varbūt tā starpība nav tik liela, bet, Zeļa tomēr trešo gadu, jā, man spēlē stabili un pārliecinoši. Tas vairs tā kā nav laikam pārsteigums, jā, ka viņi tur ir augšā. Tas, ka viņi stiprāk par VF, tas jau būtu jāvērtē atsevišķi. Viņam spēle būs laikam svētdien, vai šajās brīvdienas, man liekas, viņa brīvdienas. Jā, es arī skatījos vien drīz pēc spēli, tā kā būs interesanti paskatīties. Kad tu skaties uz turnīru tabulu kopumā, ir kaut kāda komanda, kuras atrašanās tajā pozīcijā tevi pārsteidz, varbūt pozitīvi vai arī negatīvi? Pērnavas komanda noteikti. Jā, es domāju, ka gan es, gan varbūt tu, Konstantīna, varētu ar to budžetu salikt daudz labāku sastāvu un spēlēt daudz labāk, nekā viņš šobrīd to rāda. Tas, es domāju, ir vislielākais pārsteigums no visiem. Jā, labi, viņiem bija smags grafiks arī sākumā, teiksim, jā. Patīsimies, kāda viņi būs pēc kādām 16 nospēlētām spēlēm, 17, jā. Es domāju, ka viņi celsies uz augšu, bet tas, kā viņi sākuši sezonu, tas kaut kā nav. Atkal tas jautājums, kurā brīdī saprast, ka vienkārši komanda vēl nav ieskrējusies, vai jau acīmredzami var redzēt, ka ir kļūdas pieļautas komplektācijā? Kurā brīdī to Jā, kā tu vari saprast, ka mēs varbūt vienkārši neesam ieskrējušies, vai arī tiešām, ka viss šis sastāvs kaut kā jāmaina, jo nesanāks? Ļoti sarežģīti, man liekas, to ir saprast. Ļoti sarežģīti to ir saprast. Kaut kur tev ir jāvērtē, jāstāsta uzbrukuma potenciāls, respektīvi, vai tu meti garām, vai tev tiks metienu procents, nozīmē, ka kaut kad viņš sezonas griezumā izlīdzināsies. Ja tu vienkārši neties pie metieniem vai regulāri palaidi garām aizsardzībā, jo tu nevari nosekt, ja tu esi pārāk lēns vai neesi pārāk atletisks, tad es domāju, ka tu to saproti. Bet ja tev vienkārši, teiksim, kalendārs ir sakritis tā, ka tev jāspēlē pie stipriem pretiniekiem, tas būtu jāvērtē kā aspekts, ka tu varētu vēl ieskrieties, un arī metienu procents būtu jāvērtē arī kā aspekts, kur tu vēl varētu spēt ieskrieties. Ja tu vienkārši neesi pietiekami labs, tad es domāju, ka tas pierāda, ka sastāv komplektācija nav bijusi veiksmīga turpināt uzvarēt. Jā, un tagad laikam gribētu piedāvāt, es nezinu, vai to var saukt par interaktīvu, jā. Tu esi salīdzis Latvijas-Igaunijas līgas spēkarangu. Es piedāvātu tad nosaukt tas vietas un komandas, jā, un vienā, divos teikumos, kāpēc tu šo komandu esi ielīdz tieši tur, kur tā ir. Bet es laikam gribētu, lai tu sāc no beigām, nevis no sākuma. Tieši no beigām, man liekas, visgrūtāk, jo tur ir tāds miksls un arī ir izteikti sadalījušies tā kā zāri, es teiktu, segmenti Latvijas-Igaunijas līgā, kur ir tāds LU, Keilas abas komandas Liepāja un Vīmsī ir, teiksim, tas gals, kas es domāju, ka ir ļoti sarežģīti viņiem pacīnīties par vietu play-offos. Un tad ir kaut kādas šīs komandas, kas sākot no 9. vietas, kuras ielicis esmu pārnu, tad ir Ogri, seko, un uz augšu Talteks, Valmiera, Ventspils un 4 flagmaņi. Tur ir atkal iespējams kaut kādas tādas rokādas, un viņas tur, es domāju, ka play-offos noturēsies. Tu gribēji par katru komandu, es kaut kā iekomentēju vai vispār, teiksim, Ja var, tad par katru komandu. Jā, LU ir nosādošajā vietā, būtu grūti ielikt komandu, kurai nav nevienas uzvaras. Tur būtu grūti kaut ko mainīt. Šobrīd, redz, Vīmsī ir pēc tabulas ir
13. vietā, bija priekšpēdējā vietā. Es tomēr viņus liktu mazliet augstāk, virs abām Keilām un arī Liepājas patreiz. Tur starpība ir maza, bet es liktu viņus tur, jo man patīk tas, kā viņi spēlēja salīdzinoši priekš savām iespējām un sastāvu. Jo, manuprāt, abas Keilas vispār ir bez rokraksta un bez virziena, kādā viņas spēlē jau ento gadu. Nesaprotu vispār, ko viņas spēlē, tikai es tām komandām vispār neticu. Liepāja tad Keilas ir 13. un 12. vieta, jā. Keila kluba 13. tāpēc, ka tur bija satraumējās viens no līderiem no sezonas beigām. Tāsa, man liekas, jā, tā bija uzvārds. Un tad 11. vieta ieņem man Liepāja, kur viņi teorētiski varētu ar Vimsī samaiņoties, ar plus mīnus, tur varbūt tā starpība ir ļoti minimāla. Liepāja tur, kur viņi ir dēļ tā, ka viņi savu misiju pildu šogad, un tā sastāva iespējas ir tāds, kāds viņas ir. Un es ticu, ka Liepāja varētu spēlēt tikai labāk. Jaunais spēlētāji vienkārši pieliks un kļūs labāk. Tas, ka viņi izcīnīs uzvaras, grūti pateikt, bet cerēsim. Tad 10. vietā ir Vimsī. Vimsī, kā es minēju, ir priekš savām iespējām diezgan interesanti spēlē. Neko jau tādu viņi nerāda, bet vismaz kaut kāda ideja ir. Pērnavā ir 9. vietā tikai dēļ tā, ka viņiem ir diezgan liels budžets, salīdzinot ar tām komandām, kas ir beigās, un vienkārši nerāda savu potenciālu, kādu viņi varētu rādīt. Jā, es mazliet tajā spēka rangā, viņš jau vienmēr ir subjektīvs kaut kur, un tu ņem vērā ne tikai, lielākoties ņem vērā šī brīža situāciju, šī brīža spēku, ar mazu iespēju tam potenciālam, kādu viņi varētu būt. Jā, tad es ieliku Ogri 8. vietā. Stabila play-off komanda gada no gada, bet īsti nespēja performēt noslēdzošajā sezonas nogriezienī. Tā kā jā, viņiem ir pieredzējuši spēlētāji, it kā komplektācija ir ļoti līdzīga jau entos gadus, nekas baigi nemainās, tāpēc lielam tāds paredzams scenārijs. Būšu ļoti pārsteigts, ja kaut kas pamainīsies, teiksim, jā, play-off laikā. Taltiks 7. vietā man simpatizē arī tā komplektācija, kāda bija. Arī gadu no gada jau lielam līdzīgi ir, bet viņiem tas stils ir tāds, ka viņi ir diezgan neparocīgi komanda daudziem. Es domāju, ka viņi play-offos arī būs. Valmiera ir 6. vietā, man patreiz, lai arī viņi ļoti labi sāk, šobrīd viņi mazliet slīd uz leju. Pirmkārt, ja man nemaldos, Stenionis saspēles vadītājs tagad nespēlē kaut kāds mačs. Un plus viņam, kā es minēju iepriekšējā podkāstā, viņam sezonas sākumā bija ļoti pateicīgs grafiks. Un objektīvi, manuprāt, pēc spēka viņi nav. Pirmā trīnieku komanda, kur viņi bija kaut kādu laiku, jā, viņi ir manā spēka rangā 6. vietā. Tad ir Ventspils ir 5. vietā. Interesants atkal sastāvs salikts, ir diezgan kvalitīvi leģionāri šogad paņemti, bet es domāju, ka Ventspils savu īsto potenciālu vēl nav parādījusi. Viņiem ir 4 zaudējumi tikai, bet liekas, viņi varētu spēlēt vēl labāk. Es domāju, ka sezonas otrā pusē viņi spēlēs vēl labāk. Viņi tikko vinnēja arī Kalevu izbraukumā Kramo, tā kā es domāju, ka viņi ieskriesies un tas sastāvs savā starpā saspēlēsies vēl labāk. Kalevu Kramo ir 4. vietā. Arī es domāju, ka augstāk viņiem būtu grūti šobrīd būt. Var būt 3, bet tā, jā, viņi var arī teorētiski būt arī zem Ventspils pēc spēka samēra. Jā. Tas sastāvs viņiem nav tik dziļš un nav tik spēcīgs. Ir vietēji igauņi, daudz izlašu kandidāti, izlašu spēlētāji. Tāda zināma vērtība, zināms virziens, ko viņi dara, kā viņi attīsta Igaunijas basketbolu. Tā kā tur diezgan daudz pozitīvas lietas ir. Bet tas, ka tur tas spēka samērs ir viena no labākajiem igauņiem pieejamiem, viņiem vispār ir, viņiem ir sastāvā, bet to vien pat varbūt nepietiek, lai būtu labākā Latvijas-Igaunijas līgas komanda. Tartu es jau pieskāros, man ir 3. vietā, viņi varētu, lai gan līgā viņi šobrīd 1. vietā, ja,
Es viņus ieliku 3. Viņi varētu būt 2. Bija ļoti grūti izšķirties tad VF vai Tartu 2. vietā. Es viņus ieliku 3. jo, manuprāt, VFs arī parakstīs vēl kvalitīvu leģionāru drīzumā un šobrīd arī izkrītot. Es parunāšu arī par VF, līdz ar to uzreiz izkrītot VFam šim Novickim. Viņi spēlē uzreiz savādāk, viņi nespēlē tik smagnēji, ar 2 garajiem 4. un 5. numuru pozīcijā. Viņiem tas sastāvs ir bišķiņ tāds elastīgāks, un šobrīd arī metēji ir no ārienes arī 4. numuru pozīcijā, līdz ar to viņiem tas spacings, jeb plašums uzbrukumā ir daudz tāds kvalitīvāks, un es domāju, ka viņi spēlēs labāk tikai. Tā kā Tartu ir 3. vietā, laba komanda, šogad ļoti labs sastāv komplektācija, ar lielu potenciālu īstenībā pacīnīties arī par titulu šogad, vismaz esošajā momentā. Tad VFs ir 2. un Rīgas Zeļi ir 1. Tas vieglums, kādā viņi spēlē uzbrukumā, un tas pace, kas ir, viņiem ir ļoti augsts, teiksim, uzbrukuma temps un kvalitāte viņiem ir augsts, viņiem ir labi individuāli spēcīgi spēlētāji. Labi leģionāri, ļoti labi leģionāri, trāpīts tieši ar Fidleru arī, kas ir viens no efektīvākajiem vispār. Ne tikai Latvijas-Igaunijas līgā, bet šajā Eiropas pusē vispār. Tā kā es uzskatu, ka Zeļi šobrīd ir potenciāli šī brīža spēka ranga. Viņi man 1. vietā ir potenciāli labākā komanda. Tad, teiksim tā, ja tas Final Four būtu tagad, tad tu uz Zeļiem liktu? Tieši Latvijas-Igaunijas līgas. Šobrīd es liktu, ka Zeļi vinnē titulu. Es pat liktu, ka varbūt tur starp Kalevu un Ventspili tur būtu vēl jautājums, kurš tiktu Final Fourā. Runājot par VF Rīga, viņam noslēdzas tā sezona Čempionu līgā, noslēdzas, teiksim tā, vismaz atkal pēc skaitļiem, pēc rezultātiem diezgan neveiksmīgi. Vakar bija arī tā pēdējais spēle, 69-85, kopā tikai 1 uzvara 6 spēlēs. Un, kā jau vienmēr jautājums viens un tas pats, vai tas atbilst tam spēku samēram šāda rezultāta? Jā, pavisam noteikti. Diemžēl, pat nav diemžēl, vienkārši tāds ir mūsu iespējas. Un, lai arī Mārtiņš intervijā es dzirdēju, teica, ka sastāv komplektācija nav neveiksmīga. Es tomēr uzskatu, ka ir. Jā, es tomēr uzskatu, ka ir. Arī pie tā budžeta, kas viņiem bija, viņi varēja sastāvu veiksmīgāk sakomplektēt. Viņi vienmēr mēģina arī latviešus piesaistīt, kas ir labi, jā, kas varētu raisīt interesi arī no skatītājiem. Un tādā veidā tur diezgan daudz budžeta pazūd tur, jo latviešu spēlētāji bieži vien ir dārgāk nekā leģionāri. Un, jā, VFs ir tur, kur viņi ir, jo Čempionu līgas līmenis ir ļoti augsts. Jā, un jāsaprot, ka, ja mēs pat ietu caur kvalifikāciju, es domāju, ka mēs pat nekvalificētos Čempionu līgai. Tik spēcīgs ir šis turnīrs. Un, lai gan kaut kur es esmu dzirdējis, ka Levicei budžets ir kā VFam, bet grūti noticēt, skatoties šīs komandas vakar, es noskatījos arī visu spēli. Grūti noticēt, jā, kad vienādi budžeti ir šīm komandām. Tu VFam redzi kaut kādu vienu izteiktu pozīciju, kura ir izteikti, teiksim tā, vajāk nekā pārējais, vai tur kopumā tas spēlētāju līmenis varbūt īsti nav gatavs, lai spēlētu tāda līmenī? VFam izteiktākā mīnus pozīcija ir spēles veidotājs, jeb, es negribu teikt saspēles vadītājs, jo šis bija tās pozīcijas saplūdušas, es gribētu teikt tāds ballhandlers, jā, jeb spēles veidotājs. Un vēl viņiem pietrūkst ļoti 4. numura pozīcijas spēlētājs, kas ir atkal tāds plašuma devējs, jā, tāds. Manā izpratnē basketbolā ļoti svarīga pozīcija, jā, tieši spēku uzbrucēju pozīcija, tajā man liekas, ir iztrūkuma. Eirolīga arī notiek diezgan aktīvas spēles, tiek spēlētas. Ko tu redzi tagad Eirolīga, kas tevi varbūt pārsteidz un kas gluži pretēji pavisam nepārsteidz? Eirolīgā šobrīd pārsteidz tas, ka ir kaut kādas 8 komandas, kas varētu vinēt titulu šobrīd. Vai tā ir bijis iepriekš? Nezinu.
nav izteiktu tādu favorītu. Jā, tas būtu tas pirmais, kas nāk prātā par Eirolīgu, jo tiešām ir baigi interesanti tas, ka manā izpratnē šogad varētu būt 8, varbūt pat 9 komandas, kas varētu vinnēt titulu. Pie apstākļu sakritībām, pie kaut kādām traumām vai pie viena spēlētāja piesaistes kaut vai, jā. Lai gan tas spēlētāja tirgus šobrīd ir ļoti savs. Tur nav nekā tāda, kas varētu uzreiz būt tādu pienesumu. Jā, tas būtu tas, kas man pārsteidz visvairāk. Kas ir tie faktori, pēc kuriem tu spriež, kā tas 8-9 komandas varētu izcīnīt to titulu? Es redzu tās spēles, kā komandas spēlē, arī savā starpā, kas spēlē uzvaras attiecības zaudējums, plus uzvaras attiecības zaudējums ne tikai, bet arī tas, ka tu zini, ka Olimpiakos būs labāk, tu zini, ka Fenerbahče būs labāk, jo tāpēc, ka Fenerbahče, piemēram, ir sastāvā izmaiņas bijušas, viņiem ir piedzīvot sezonas sākumā daudz zaudējumu, viņi ies uz augšu un būs labāki, arī ir ļoti zemi metienu procenti Fenerbahče, piemēram, neraksturīgi zemi, viņiem tieši pietrūks tas, kad viņiem nav 3 metienu procents ir stipri par zemu viņu līmenim, arī tiem saucamajiem metējiem, tā kā es domāju, ka viņi tikai celsies uz augšu. Un vērtējot to, ar šī brīža līdervienībām, kas ir Hapoels, Valencija un Barcelona, tu saproti, ka tas spēku samērs ir ļoti, ļoti, ļoti līdzīgs. Un tas arī nosaka to. Vai varam arī uzteikt Fenerbahče vadību par kaut kādu pacietību, par to, ka viņi tā kā, jo bija iemesls, teiksim tā, tīpaši ņemot vērā to, ka tie Turcijas bosi, teiksim, tā parasti ir diezgan karstasinīgi, ka varētu atlaist, bet nekādi soļi tādi nesekoja, un tad komanda pamazām saka izkļūt no tās vietas, kur tā bija sezonas sākumā. Laikam tur kāds ir priekšniecībā, ir kāds, kurš domā ar galvu, nedomā tikai ar emocijām, un loģiski ir izsvērs, vai viņiem bijuši labi padomdevēji, kas saliek uz ne tikai vērtēja pēc acu skata, bet vērtēja arī pēc reāliem faktiem, kā būtu jāvērtē tajā biznesā, kad reāli uzliek uz papīra, kas nav tā un kāpēc nav tā. Es domāju, ka tas arī ir iemesls, ka viņi uzticējās un bija pacietīgi. Un viņi reāli neredzēja arī, kurš treneru tirgū būtu labāks par šī brīža treneru. Un treneris nevienā brīdī nebija pazaudējis ģērbtu vai kaut ko tam līdzīgi, kā es minēju iepriekš, kāpēc, kad trenerim būtu jāiet prom. Līdz ar to, ļoti normāls objektīvs solis. Un tad beigās viss noslēdz ar to, ka Jasikevičs jaunu līgumu vēl dabūja. Jā. Jo, es saku, tu domā ar galvu, nevis ar emocijām un prātu šī brīža. Tikko, pirms pāris mēnešiem, Jasikevičs bija top, vinnējis titulu, viss ceļ gaisā, un tad pēc pāris mēnešiem komanda ies slikti, viņš nav pēkšņi sliktākais treneris visā līgā. Tu diezgan daudz arī un diezgan ilgu laiku seko Eirolīgai, un nesen esmu dzirdējis tādu viedokli, es gan tagad neatcerēšos, varbūt laikam Raimonds Zebs tas bija, bet es tagad neatcerēšos, kā Jasikevičs kļuvis mierīgāks, labā nozīmē, kā agrāk viņš vispār bļauj visu laiku, tad tagad viņš arī bļauj, bet varbūt ne tik daudz un ne tik agresīvi. Vai tu arī tu redzi, ka viņš bišķiņi nomierinājies, nobriedis, es nezinu, kas ir īstais vārds tajā. Jā, iepriekš viņam varēja tajā skalā likt 9, tad šobrīd ir, tā kā mēs uz leju, tad 7, 6, joprojām ir traki, virs vidējā līmeņa noteikti, bet nav tik traki, kā bija, noteikti, es piekrītu, Tādas lietas nāk ar pieredzi vienkārši, vai ir kādi citi iemesli? Kā es teicu, viņš ir ļoti, ļoti gudrs, un viņš saprot, ka laiki mainās, un tu vari būt ietiepīgs, arogants, un neiet laikam līdzi, bet ja tu esi tāds ar atvērtu domāšanu, tu saproti, tu skaties un analizē, tu vienā brīdī saproti, tu reāli nevar tā turpināt, vienkārši viss tev ir jāiet un nevar būt jāmainās, bet jāpielāgojas laikam, jāpielāgojas spēlētājiem mazliet, tu nevari būt skaldīt un valdīt cilvēks, un tāpat dzīvi, tu tikai atdursies un nevarēs tikt uz priekšu. Un Jasikevičs ir tāds, es domāju, ka ir ļoti gudra personība, kas attīstās un iet uz priekšu.
lai viņš varbūt ir viens no tiem bļāvējiem, tikai tāpēc, ka viņš ir ļoti, ļoti prasīgs. Un viņš vēl varbūt mācās balansēt to prasīgumu ar to spēles vadīšanas manieru. Vēl bija tāda epopēja, ja to var teikt, ar Žeļko Bradoviču un Partizānu, kad viņš paziņoja, ka viņš aiziet, viņam teica, mēs tevi nelaidīsim, atlaida menedžeri pat, bet beigās viss nonāca pie tā, ka viens laikam no leģendārākajiem basketbola treneriem, vismaz Eiropa noteikti ir atstājis to savu amatu. Kā tev liekas, vai vēl viņu redzēsim Eirolīgā? Es domāju, ka nē. Ja man būtu jāsaka šajā brīdī, es domāju, ka nē. Viens ir tas, ka kurā tiesas komandā viņš vispār to varētu darīt. Viņam ir tāds, tas prestižs, viņam ir tāds, ka viņš laidinās kādās 3 komandās tikai strādāt. Un tomēr jau kaut gan Eirolīgā, mēs redzam, ka treneri rotē uz rīņķi baigi. Bet, ja man būtu jāsaka, es teiktu, ka nē, drīzāk. Es Partizāna vietā darītu to pašu, pareizes solis palielam. Un man liekas, ka arī Partizāns sāk spēlēt labāk šajā brīdī. Kaut kādas jaunas emocijas un jaunas vēsmas būs ar jaunām idejām. Šis ir tas brīdis, kad var teikt, ka treneris sajūta, ka viņš varbūt pazaudējis to kontaktu ar komandu. Noteikti. Viņš pazaudēja. Jā, pareizi saki, arī pie tā, kā mēs esam runājuši, ka tajā brīdī tu jūti. Ja viņš atklāt pateica intervijā, ka viņš ir ļoti vīlies, jo viņš iegājis dzērtuvē pēc zaudējuma, visi spēlētāji sēdējuši telefonos. Viņam nav tāda, nav tā saikne spēlētājiem, viņš slīd no viņiem prom. Un tajā brīdī pareizi varbūt arī mainīt kaut ko, tā kā Partizāns to darīja. Tad šeit varam arī runāt par kaut kādu paudžu konfliktu, nesaprašanos kaut ko tajā virzienā. Jā, lai arī treneris Bradovičs, viņš jau ir it kā gājis laikam līdzi. Ir arī pamainījies mazliet uz labo pusi, bet es domāju, ka viņam tas nāk daudz vēl smagāk nekā Jasikevičam. Viņam tas ir grūti, es domāju. Ja skatāmies uz Eirolīgas tabulu tagad, decembra vidū, tad atkal pirms mēs ķeramies tieši pie kaut kādiem spēkarāngiem, viena komanda, kura tevi pozitīvi pārsteidz un viena, kura negatīvi. Tieši tagad, decembra vidū. Pie pozitīvā man pat gribētos likt vairākas komandas, bet ja man ir jāizvēlas vienu, es teiktu, ka Hapoels, ļoti. Arī man Valencija arī ļoti, bet Hapoels man pārsteidz par mazu kripatiņu vairāk. Es negaidīju neko tādu. Lai arī es tagad paskatos sastāvu, skatos viņu spēles, viņiem ir ļoti kvalitīvi spēlētāji. Virziens viņiem ir arī paņemts, ir tāds, ka viņi ņēma kvalitatīvus 1-uz-1 spēlētājus, uz ko ir balstīts basketbols spēles noslēdzošajās ceturtdaļās, ja 3. ceturtdaļas beigas, 4. ceturtdaļa visa, ir balstīts uz individuālo meistarību, un ja tu paskaties, viņiem ir ļoti augsts kvalitātes individuālās meistarības spēlētāji, un liekas, īstenībā loģiski, ka viņi ir augšā, bet pirms sezonas sākuma nelikās, ka jaunpienācēji varētu būt tik labi. Jā. Kas negatīvi pārsteidz ir Olimpiakos, Anadolu Efes, laikam Anadolu Efes visvairāk. Jā. Priekš tā budžeta, kas viņiem ir un iespējām, un kaut kur pat mazliet likās, ka sastāvs ir interesants sezonas sākumā, tad tās traumas visas, kas notika, un šobrīd tas sastāvs ir tik tāds šķidrs palicis. Un es domāju, ka tas sniegums ir ļoti vājš priekš tā, kā mēs gaidījām, kā būs. Tu redzi kaut kādu, teiksim tā, pat ne potenciāli, cerību, kā varētu tā komanda izkļūt no tas apakšas, kur te tagad atrodas? Vai šo sezonu jau vismaz Eirolīga var norakstīt viņam? Es teiktu, ka viņiem būs grūti tikt play-in turnīrā kaut vai, bet tas ir iespējams. Man, diemžēl, nav informācijas par katru spēlētāju veselības stāvokli šī brīža, vai visi no viņiem drīzumā atgriezīsies vai kā. Ja man būtu tas uz sarakstīts kaut kur, tad es varētu precīzāk vēl pateikt, bet es laikam teiktu, ka nē, nekā jā. Paskatīsimies, jo ļoti grūti būs. Ja visi spēlētāji ir veseli, kas viņiem šobrīd ir traumēti,
Labi, kaut gan, kas tur bija, tur viens bija skrits uz sezonu, arī tas noteikti nebūs, un tad, Porjērs varētu būt, kad atgriezīsies. Nu, skatīsimies, es teiktu, ka nē, nekā jā. Kad tikamies iepriekšējā reizi, Dāvija Bertāna Dubai bija 15. vietā, tagad 13. Tu atceros teici, ka baigi neteici tam, ka viņi varētu tikt līdz tam 10. vismaz, vai mēnešu laika domas nav pamainījušas tev? Es domāju, ka tā ir objektīva pozīcija viņiem. Viņi pie veiksmīgas apstākļu sakritības varbūt tur kaut kur pietuvēs sezonas beigās, bet es nedomāju, ka viņi ir play-in komanda. Jā, tas Eirolandes līmenis ir diezgan augsts, jā, lai es viņus varētu tur ielikt tā viegli. Un atkal man liekas, ka Dubai ir tā komanda, par kuru varētu visvairāk teikt, ka tā ir baiga nestabila. Proti viņi var tur izraut uzvaru par Münchenes Bayern, ja, un tad pēc tam piekāpties Makabi, kaut gan viņi ir lielā vadība. Atkal, tas ir vienkārši, teiksim tā, kad mēs runājam iepriekšējā reizi, tu teici, jā, ka tur arī ir varbūt pieredzes trūkums, vienkārši komandai tā ir pirmā sezona, minējam arī to, ka tie pārlidojumi varbūt ietekmē. Jā. Vai mēneša laikā parādījies tev lielāka skaidrība, varbūt, vai ir vēl kādi iemesli, vai tas viss ir tas pats un tam sekas ir tādas, kādas tas ir? Es iepriekš minēju arī, kad ir tās traumas bijušas vadošajiem spēlētājiem. Jā, pamatsastāvu spēlētājiem bija traumas diviem, kas ietekmēja to sniegumu. Bet tā nestabilitāte, tu pareizi pat tie paši iemesli arī paliek lielam. Nekas tāds jauns manā izpratnē nav nācis klāt, kas man varētu teikt, kāpēc viņi ir tik nestabili. Bet es teiktu, ka tas vairāk ir tieši tāds pieredzes trūkums tajā līmenī. Kaut gan, jā. Labi, Hapolam ir tie visi tie spēlētāji, viņi ir spēlējuši tajā līmenī. Lielākā daļa, gan arī visi pat ir spēlējuši tajā līmenī jau vairāk sezonas. Tā kā, Dubajiem vienkārši vairāk liela daļa komandas, kas vienkārši tajā līmenī nav bijuši. Nav kultūra apakšā, teiksim, arī tie komandai kādā. Un, ja pirms mēs ķeramies arī pie Eirolīgas spēka rangā, es tev gribētu vēl pajautāt, kura komanda tev liekas ir visefektīvāka no budžeta izmantošanas ziņas Eirolīga tagad? Valencija un Hapoels. Ja Panathinaikos vienkārši mētājas ar naudu un skatās dārgāko preci veikalā un tad ņem nedomājot, tad Hapoels un Valencija, man liekas, ir savu budžetu izmantojuši ļoti efektīvi. Ja godīgi Žalgiris arī ir izmantojuši ļoti efektīvi savu budžetu, manuprāt. Tās būtu tās trīs komandas, kas man iepriecina sastāv komplektācijā. Tādas price per performance, teiksim, bijis augsts. Jā, un tad ķeramies arī pie Eirolīgas spēka ranga. Atkal es gribētu, lai tu sāc no beigām un tad pamazam ejam uz augšu. Jā, būs komandas, kuras diezgan maz pieskaršos pa lielam, bet būs komandas, kur mazliet vairāk. Vienkārši Eirolīgā 20 komandas. Jā. Asvels, es uzskatu, ka nav vispār Eirolīgas komandas cienīga. Jā, tā kā viņi ir varbūt Čempionlīgas līmeņa komanda, varbūt pat vēl zemāk. Jā. Es domāju, Čempionlīgā varbūt ir kaut kāds komandas, kas ir labāks par viņiem. Tā kā, Asvelam tur nebūtu jābūt, tas ir ārpus jebkā. Jā, Parīze redzi ir, lai gan sezonas sākumā man likās patīkama komanda. Man joprojām nav patīkami viņus vērot, jo viņi ir kaut ko citādāk dara, bet vienkārši nav tas attiecīgais budžets, un nevar piesaistīt kvalitāti attiecīgajiem spēles manierei. Tā kā viņi spēlē, viņiem nav tik liela kvalitāte. Respektīvi, tā kā viņi spēlē 1-1, daudz ātras pārējais, viņiem vienkārši nav tik individuāli meistarīgi spēlētāji, kādu viņi varētu performēt top 8 līmenī. Objektīvi arī kaut kur mazliet. Bayern man mazliet negatīvi pārsteidz, jo man ļoti patīk, ka Bayern treneris arī, kā viņš dara. Īsti neesmu analizējis tik dziļi, kāpēc ir šādi iemesli, kāpēc viņiem tik maz uzvars, un iespējams arī tā ir sastāv komplektācijas vaina. Anadolu, es teiktu, pa vietām, ja Asvel 20, Parīze 19, Bayern 18, tad ir Baskonija. Un Baskonija, manuprāt, arī Eirolīgā ir nesaprotams veidols līdz galam. Viņi, man liekas, ACB bieži vien arī tur nav pastotniekos tiek. Tā kā, labi, ka viņi ir, ja tur ir mūsu latviešu spēlētājs iekšā, bet tas virziens arī nav īsti skaidrs priekš manis.
Anadolu ir 16. vietā, negatīvs pārsteigums, par to mazliet pieskārāmies, varbūt vairāk īsti nav vērts. Maza cerība ir, ka viņi varētu iet uz augšu, maza cerība ir, bet pie tām traumu apjomu vienkārši grūti saprast. Makabi 15. vietā, Makabi komanda vispār ir tāds G-līgas projekta komanda pa lielam, kur savāc amerikāņus un spēlē ļoti individuāli balstīt basketbolu. Gan, man liekas, ka īstumā tas treneris Katašs ir labs treneris, priekš tā, kas viņiem ir pieejams. Tas stils ir redzams un vienāds gada no gada, tad viņiem attiecīgi arī tas sniegums ir balstīts uz to, cik kvalitatīvus 2-3 labāk, dārgākos amerikāņus viņi salās komandā. Tas to arī tiek balstīts arī viņu rezultāts. Šobrīd viņi ir objektīvi, es domāju, ka augstāk viņi arī baigi nebūs. Viņi man 15. vietā, Virtus ir 14. Viņi spēlē, neesmu baigi daudz skatījies Virtus spēles, negribu senot, bet mums 1-2 man nav interesanti īsti. Viņus, 20 komandas jau visām izsekot līdzi ļoti sarežģīti. Tad Virtus, cik es esmu skatījies, ir spēlē pie šī trenera jaunā, ja. Daudz labāk nekā iepriekš, varbūt pie Banki. Viņi spēlēja daudz vairāk aizsardzībā, tas mums treneris, teiksim, viņas piespiedis ir domāt par aizsardzību arī ne tikai par uzbrukumu. Tā kā viņi ar to, ka viņi var spēt diezgan kvalitīvi nospēlēt aizsardzībā priekš savus sastāvu potenciālu, tur arī kaut kur būs ap to, pēc tā 10, ja, kaut kur tajā līmenī. Bet viņiem vienkārši arī sastāv potenciāls, ja budžets, teiksim, ir krietni zem top komandām. Dubai ir 13. vietā. Viņi tur varētu kaut kur tur mainīties ar Virtus un tā, bet tur ir ļoti, ļoti blīvi. Dubajai arī ir potenciāls varbūt pabīdīties mazliet uz augšu un nokrist mazliet uz leju. Arī jau pieskārāmies tam Dubajas komandai ļoti labi, ka viņi ir, jo tur dāvas uzspēlēt. Partizāns man ir 12. vietā. Man īstenībā liekas, sastāvs nav nemaz tik slikts. Varbūt vēl viens mazais spēlētājs varētu būt kvalitīvs. Un, lai sastāvs, ja ņemot sastāvu potenciālu, tad viņi varētu būt tā komanda, kas varētu pārsteigt sezonas otrajā daļā un ielausties 10. Viņi varētu būt tā komanda, vai viņi būs, nezinu, šobrīd liekas, viņi spēlēja tādu, pēc treneru nomaiņas, tādu sajūtu, ka viņiem pirms tam, tā kā, iedomājies, aizturējis 3 minūtes neelpoja, aizturējis elpu, un tad pēc 3 minūtes tu spēji ieelpot, vai, teiksim, spēji elpoja, jā, tad tāda šobrīd izstās Partizan komanda, viņi beidzot elpo. Kāda ir iemesla, mēs arī tam pieskārāmies jau. Es domāju, ka viņi varētu pacelties. Žalgiris man ir 11. vietā ar Olimpiju Milāno. Tur ir ļoti super blīvi. Es pat gribētu Žalgiri līdz 10. Tāpēc, ka man patīk kā komanda, lai viņi tik tajā play-inā. Bet šobrīd jā, viņi tur Olimpija Milāno ir ļoti līdzīgās pozīcijās. Olimpija Milāno ir tas pats, kas ir Partizanam palielam. Arī svaiga elpa, beidzot var ielūgt gaisu un spēlēt kaut kā savādāk. Jo sastāv potenciāls un budžets ir augsts, tā kā viņi varētu tikt play-inā. Žalgiris ir mazliet steigt uz leju, objektīvi iemeslu dēļ, ko es teicu, kad viņi nebūs tur augšā, iespējams top 3, jā, kā viņi tur sākumā bija, bet es ticu, ka šogad viņi tiks play-inā, varbūt pat play-offos. Man patīk sastāvs, ir budžets arī palielinājies, ir kvalitīvi spēlētāji piesaistīti ļoti daudz, kas atkarīgs būs no veselības, to spēlētāju veselības, jo 12 vienādi spēlētāji viņiem nav. Real Madrid liekas, man ir 9. vietā, liekas, ka viņi arī liekas, ka ir jāmaina ideja, jāmaina kaut kāds sastāvs, tas ierastais sastāvs gadu no gada, kas ir bijis kaut kur, liekas, ka viņš vairs nav uzvarēt spējīgs visaugstākajā līmenī. Tā kā viņi play-offos, es domāju, ka viņi varētu tikt, bet neko tādu Final Fourā man liekas, ka viņš šogad varētu arī netikt. Jā. Tad man ir Olympiakos man ir 8. vietā. Šī ir komanda, kas, protams, varētu būt arī top 3. Bet atkal es saku, vērtējam spēku ranku šī brīža situācija plus ar mazu iespēju potenciālam. Ja?
Tā kā esmu spēku rangu varbūt martā, aprīlī, tad varbūt mazliet savādāk, bet Olimpiakos šobrīd ir 8. vietā, stagnē. Šis Barcokas uzbrukums stagnē, un, ja godīgi arī, kas pārsteidz, stagnē arī viņa aizsardzība, kas iepriekš ir bijusi stūrakmens, izkrītot gariem centra spēlētājiem Folam, tur kaut kā, un vēl kaut kam tā aizsardzība palikusi sliktāk, un uzbrukums ir diezgan slikts, jo slikti spēlē īstenībā Fourniers, un arī pirmā numura pozīcijā joprojām spēlē nemetēji. Tā kā man liekas, ir grūti uzvarēt tituls, ja tev nav augstas kvalitātes individuālas meistarības, un arī individuāli meistarības spēlētāji. Ballhandleri. Fenerbahče man ir 7. vietā, arī ir ļoti liela iespēja tikt arī top 3-niekā, bet patreiz viņi ir tur, kur viņi ir, jo viņiem ir pilnībā nomainījies sastāvs un vēl viņi nav saspēlējušies, un tas viņi kļūst tikai labāki, domāju. Crvenas Zvezda, atnākot jauniem treneriem, uzrāvās debesīs, un vienu brīdi bija top komanda arī manā spēkas rangā. Viņi izstās ļoti labi, sastāvs ir ļoti labs un interesants. Bet šobrīd viņi ir zaudējuši, nemaldos, 3 zaudējumi pēc kārtas. Visas 3, man liekas, visas 3 es arī redzēju. Es domāju, ka viņi būs play-offos noteikti, un viņi varētu būt tā komanda, kur potenciāli varētu cīnīties arī par titulu pie veiksmīgas augstākas sakritības. Viņi zaudējuši arī tāds galotnes palielam, tā kā, šobrīd viņi sastāja tikai tāpēc, ka 3 zaudējumi pēc kārtas. Viņi mazliet noslīdējuši uz leju, bet viņi varētu būt arī 5. 4. vietā. Barcelona arī līdzīgs stāsts, bet mazliet mazāks kā Partizanam un Olimpija Milāno. Arī, teiksim, svaiga elpa. Sastāvs ir ok, kaut gan man liekas, ka varbūt varētu pāris spēlētājs tur jau apmērīt, kas ir jau varbūt pārāk pieredzējuši paliek, bet viņi spēlē labi pēdējā laikā, un man jaunais viņa treneris ļoti, ļoti patīk, jo no gadus jau vairākus arī tad, kad viņš bija jau Krievijā, kad trenēja. Krievu komandas bija Eirolīgā, tas bija pirms tam vēl bija. Tā kā es domāju, ka Paskāla vadībā viņi varētu spēlēt ļoti simpātisku basketbolu. Monaco ir 4. vietā man. Arī labs sastāvs, teiksim, individuāli meistarīgi spēlētāji. Skaidrs ir virziens, kādā viņi spēlēs, un viņi varētu būt arī Final Four komanda. Panathinaikos ir bagātnieki, kas ir savākuši labākos spēlētājus, un dēļ tā viņi palēlam arī 3. vietā. Sniegums šobrīd nav atbilstoši 3. vietai noteikti, bet nevar neņemt vērā to, cik labs un kvalitīvs spēlētāji viņiem ir, tāpēc viņi 3. vietā. HPL Tel Avivas ielika 2. vietā, viņi ir līgas līderi, HPL Tel Avivas 2. vietā, viņi spēlē ļoti efektīvi un ļoti labi, spēles galotnes, un viņa ir vērtība Eirolīgā, nevar viņus nevērtēt savādāk, un 16 spēles nospēlējuši, un tā kā es domāju, ka viņi, lai arī es nelikt pirms sezonas noteikti play-offos, tad šobrīd man liekas, ka viņi varētu tikt play-offos diezgan stabili. Un 1. vietā arī man šobrīd simpātiskākā komanda Eirolīgā ir Valencija. Šajā brīdī, iespējams, arī viņi kaut kādā brīdī kritīs uz leju mazliet, bet tā efektivitāte, kā viņi spēlē šobrīd patreiz, ir ļoti, ļoti augsta. Viņi ir uzvarējuši izbraukumā Panathinaikos, uzvarējuši izbraukumā Olimpiakos. Vakardien izvilku beigas pret Olimpiakos. Tas potenciāls, kādā viņi spēlē, tādās izrāvienu spēles un ātrums un tas uzbrukuma potenciāls vienkārši ļoti, ļoti augsts un simpātisks komanda. Bet es nezinu, vai viņi varētu vinēt titulu, bet šobrīd viņi izstāsta ļoti labi. Bet iespējams aprīlī, martā viņi būs kaut kur ap 5. vietu. Skatīsimies. Jā, tad būs arī interesanti varbūt atgriezties pie šī ranga kaut kādu pāris mēnešus vēlāk, lai paskatītos, kā tad tas domas ir mainījušas. Un sarunas varbūt tajā noslēdzošai daļā, protams, ka mēs nevaram pieskarties Latvijas izlasei, novembra beigas, decembra sākums, pirmas spēles Sito Alonso vadība. Dairis noslēdz karjeru izlase, zaudējums Nīderlandei, daudz kas notika. Ko tu ieraudzīji tajās 2 spēlēs? Galvenokārt es ieraudzīju to, ka labākie spēlētāji vai nevarēja, vai nerāvās uz izlases, kas ir ļoti, ļoti žēl. Jo es arī uzskatu, ka
kad iespējams mēs ar tiem zaudējumiem varam norakt savas iespējas, jā, teiksim, tikt uz pasaules kausu. Tas nekas, ka tā ir tikai pirmā spēle vai kaut kā tā, nu tiešām, jo tas izloze varbūt nav bijusi veiksmīga. Arī potenciāli nākamajā kārtā jāskatās viss tas kopums kā tāds, it kā jādomā par šo brīdi, bet jāstāsta uz kopums tāpat ir viss, lai mēs tiktu uz pasaules kausu. Tas bija tas pirmais, kas nāca prātā, ieraugot tos sastāvu, teiksim, ja, kas bija pirmajās spēlēs. Bija tāda vilšanās sajūta, ka nedaudz galam varbūt novērtējam to, ka tās pirmās spēles ir ļoti, ļoti svarīgas un nevis nesējam uz to turnīru sākumu kā tāds, sākums tajā pastīsimies, kā būs. Un šeit, man liekas, viņš ir nežēlīgs, tas turnīrs, jā, teiksim, lai tiktu pasaules kausu, viņš diezgan nežēlīgs ir. Un katru uzvaru ir ļoti, ļoti svarīgi. Tā kvalifikācija iesākas ar zaudējumu Nīderlandei. Un tā kā man principā ļoti patīk pētīt kaut kādas tas viedokļu amplitūdas, jā, tad šeit arī bija tādi vienā gala tādi, kas saka, ka tas ir objektīvs rezultāts ņemot vērā sastāvu, pretinieku un tā tālāk. Un tajā otrā gala ir tas, ka gandrīz vai LBS vadība ir jāatkāpjas, visiem jāiziet. Kur tad, cik tas ir objektīvi tas, kā Latvijā esošajā sastāvā zaudēja Nīderlandē, kas bija tajā sastāvā, kāds viņam bija? Ļoti objektīvi. Ja man būtu jāliek pirms spēles, ja mēs atmest patriotismu, man būtu jāliek pirms spēles, kas uzvarēs, likt uz Nīderlandi, godīgi atbildu, jo Nīderlandē sastāvs bija labs. Un es domāju, ka par Nīderlandes basketbolu mēs tikai dzirdēsim to labāko gadiem iet uz priekšu, jo viņiem ir labi jaunās paudzes spēlētāji un vispār interesanta komanda arī šī bija, kas viņiem savākt bija. Spēlēja ļoti fiziski, viņi vienkārši iznīcināja Latviju, godīgi pateikšu, pirmajā puslaikā vēl vairāk, izspied no visām pozīcijām, neļāva neko darīt. Mūsu spēles veidotāji bija apmulsuši no tā fiziskā spiediena, kāds bija Nīderlandē. Objektīvi. Tu saki, ja, ka bija apmulsuši saspēles vadītāji. Cik te ir arī varbūt treneru kaut kādā nevaina, bet atbildība par to, ka saspēles vadītājs iznāk uz spēli un tad viņš tiek nostādīts kaut kāda ļoti diskomfortabla situācijā? Mums nebija pieejami labākie spēlētāji. Pirmkārt, ja, otrkārt, ko tu treneris tajā brīdī var darīt, viņš var teikt, ka jūs sagaida ļoti fiziski spēli. Nīderlandes spēlētāji spēlēs fiziski, jūs nevis pa saņemšanu un spiedīs ārā no pozīcijām. Bet, ja ikdienā tas spēlētājs varbūt nespēlē tādā vidē, tad viņam ir grūti un tas kultūras šoks ir sākumā. Tu neko nevar izdarīt, vai tev ir jāpierod pie tā. Protams, ka Latvijas izlase adaptējies un jau kā sāk spēlēt labāk, bet tas sākums bija pārāk dziļi iespēja atstāja. Tu tajās divas spēles esi sapratis, ko Alonso grib redzēt no komandas? Vēl ir par maz tas sprīdis, bet aizsardzībā es sapratu, ko viņš grib spēlēt, jā, un tas ir ļoti riskanti un ļoti tāds gribētu izmantot vārdu gamblings mazliet, bet tas teorētiski arī var strādāt, jā, vai to vajadzēja darīt jau ar pirmo spēli, ļoti grūti pateikt. Mēs te nodarbojamies kritizēšanu, mēs tur tajā vidē neesam, bet tas spēles stils, teiksim, aizsardzībā, kādā viņš šī spēlēt pick and roll aizsardzību, un man liekas, ka ir ļoti, ļoti riskants tādā izpratnē, ka tev ir ļoti īsts laiks, lai sagatavotos pa lielam. Cilvēki atbrauc, un es nedomāju, ka kāds no viņiem tā spēlē aizsardzībā savā klubā, un viņiem vienkārši pierast pie tā ir ļoti maz laika sprīdis. Tas ir acīm redzam neizdevās sākumā. Otrā spēlē Latvija pieveica Austriju. Pirmkārt, jau tāda diezgan interesanta zāle tā spēle norisinājusi. Tiešām, vismaz man skatoties, atgādināja, ka kaut kāda sporta zālē skola vienkārši, kur tribīnes salieka. Bet tā mēdz gadīties. Austrija varbūt nav tā izteikta basketbola valsts arī. Bet jautājums par to, ja zaudētu arī Austrijai, tad to varētu uzskatīt par traģēdiju, teiksim tā? Traģēdiju, kaut ko līdzīgi tam, jā, traģēdiju, tieši sporta sakarā traģēdija. Jā, varbūt tā, jā, es saprotu to tev domu, bet jā, jo Austrijas izlase bija ļoti vāja, ļoti vāji izskatījās, viņam nebija pat labākais spēlētājs Landesbergs, jā, kad beidotājs punktu guvējs, un tā individuālā meistarība bija ļoti vāja Austrijā, līdz ar to mēs izstījāmies. Mēs sākam izstījāmies smagnēji tikai dēļ tā, ka mums ir pārliecības trūkums vienkārši nebija.
Un tā kā iekrita tie metieni, tad jau aizgāja vai redzēt, ka Latvijas izlase ir krietni pārāk. Priekšā vēl ir spēles pret Poliju un tad atkal pret Nīderlandi un Austriju, un līdz ar to tas pirmais posms noslēgsies. Vai atkal, ja mēs pieļaujam to domu, ka arī nākamajos mačos nevarēs palīdzēt Eirolīgas spēlētāji, vai tu redzi to veidu, ka Latvija varētu tajā atbildes spēle pieveikt Nīderlandi? Ja nav vadošais spēlētājs, es domāju, ka tas ir ļoti grūti. Laikam teiktu nē. Bet es tāpat izšķirsies visas, man liekas, spēlēs ar Poliju. Manuprāt, nākamajās spēlēs ar Poliju izšķirsies tās varbūt brauksmes pasaules kausu. Nav skaidrs, kādā sastāvā būs Polija, bet nekas vājš jau tur arī noteikti nebūs. Tā kā jātur visi mūsu spēki jāsavieno, cik vien var, lai mēs spētu uzvarēt abus mačus Poliju, un tad jau atkal cerības stars iespīd. Jā, Latvijas izlasē tikt uz pasaules kausu. Tas formāts tagad ir tāds, ka sava grupa tagad jāieņem vienu no 3 vietām, ja, 4 komandu konkurence vienu no pirmajām 3 vietām, un tad tas grupas tiek apvienotas, ja, un Latvija tad nonāk grupā, kur būs 6 komandas, ja, un tad attiecīgi no tam 6 jāieņem arī, laikam, vienu no 3 vietām. Pareizi, ja? Jā. Ja skatāmies atkal tagad decembra vidū, un skatāmies tos potenciālus pretiniekus, kas nāks no citas grupas, kas ir Vācija, Horvātija un Izraela vai tā vēl viena komanda, kas ir tajā grupā. Kipra, jā. Nu, cik tas ir izaicinoši, lai Latvija tiktu tajā trīniekā jau pēc tam tajā otrajā grupā un attiecīgi kvalificētos pasaules kausam? Nu, ļoti izaicinoši. Ja, Vācija pats par sevi mēs niekam vispār citā kaplā. Ja, viņi noteikti tiks uz pasaules kausu, neredz, kā tas vispār nebūs iespējams. Ja, un, tur ir Horvātija un Izraela. Atkarīgs, kādos sastāvos viņi būs. Horvātija ļoti balstās arī uz saviem top spēlētājiem, ja, kas ir augsta līmeņa spēlētāji. Vai viņi būs pieejami, nezinu. Ja viņi ir pieejami, tad ir ļoti grūti. Un tas līdzīgi Izraela arī būs ļoti laba komanda, jo visas Izraels komandas piemēram arī ir no Eirolīgas spēlētājiem vai tam. Labi, viņi nespēlē liels lomas savās komandās, bet vienalga viņi ir ikdienā augstā līmenī un trenējās to. Tā kā es domāju, ka nekas viegls mūs negaida. Vai tu redzi Nīderlandi pasaules kausā? Jā, es redzu, ka pie augstākās sakritība veiksmīgi scenāriji viņi varētu arī būt. Nu, bet tagad arī atkal ļoti, ļoti grūti. Ja visām komandām būs šī brīža labākie spēlētāji pieejamie, tad laikam, ka nē, bet tā, kad iespējams visos šajos logos nebūs pieejami labākie spēlētāji un viejas spēlētāji, tad Nīderlandē varbūt kaut kur ir priekšrocības. Jā, ar tiem Eirolīgas spēlētājiem situācija ir tāda, kāda tā ir. Bet, ja tu būtu tagad izlases treneris, un mēs abstraģējamies no tā, ka Eirolīgas spēlētāji nevar palīdzēt, par ko vēl tev sapētu galva tagad? Ja nebūtu pieejami. Jā. Ir vēl kaut kādas lietas, kas tevi iesušāja situācijā, ka izlases treneri uztrauktu? Mani uztrauc tas, jā, ka tev pietiek ļoti mazs laiks, lai principā tu savu ideju nodotu. Jo, acīm redzot, Alonso būs tāds specifiskas domas, specifiskas spēles maniera, pie kā ir jāpierod. Un man vienkārši baida tas, ka pārāk mazs laika trūkums varētu būt tas, kas spētu mūs sasniegt to iespējamo potenciālu jaunu treneru. Vai redz arī kādu risinājumu tam? Nē. Mums ir tāpat šajos logos nenormāli svarīgi būt labākiem spēlētājiem, un Latvijas izlases var parādīt labāko sniegumu, jo viņiem ir dots mēnesi 2 sagatavošanās periods, tā kā pirms Eiropas čempionātiem, pasaules kausiem vai kaut kādas tādās kvalifikācijās priekšroka būs komandām, kuriem ir augstāka individuālā meistarība. Jā, tad šodien laikam ar to arī noslēgsim. Jā, tad vēlos pateikties kārtēji reizi Impact Hub par uzņemšanu, vēlos pateikties arī klausītājiem, kas mūs klausās, kas dalās. Jā, un tad paldies tev, Robert, protams, par to, ka esi šeit. Un tad tiekamies jau nākamgad. Tiekamies nākamgad, jā, priecīgs svētkus visiem un paldies, jā, ka klausāties mūsu.